atbildība šeit, un jūs zināt, ka, piemēram, viņš spēlē šobrīd, nevar būt klāt. Viņš tieši šodien arī spēlēs. Viņš ir spēlējis šobrīd Horvātijā. Un mēs bijām ļoti ātri lēmumu izņemšanas tādā brīdī, pirms 2 gadiem, kad viņam bija tā iespēja aizbraukt. Un man bija tikko, cik es biju kādu pusgadu strādājusi. Un skaidrs, ka nav jau tāda laba laika, ilgāk padiskutēt, izsvērt visu un ātri jāpieņem lēmumu. Mums tā ģimenē ir, es esmu tā, kas parasti pieņem grūtākus lēmumus. Tā. Vai ģimenē vīru kungam ir kādas tiesības? Nē, viņam ir visas tiesības par sportu un visu to atbild viņš patiesībā. Un viņš ir ļoti labs sporta pārzinējs un viņš, manuprāt, arī ir manu dēlu treneris, tāds īstenais. Es jau esmu vairāk tikai tāds, kā lai pasaka, komentētājs, bet es esmu arī mamma. Un visas brīvdienas, kopš es atceros, kopš dēlam bija 4 gadi, un arī otrs dēls man spēlēja futbolu. Mēs pavadījām futbola laukumos. Ja jūs rakstot kādu mammu, jūs esat stingra? Tas bērniem jāprasa, bet laikam, manuprāt, kad es varu būt iejūtīga, un bērni jau to zina. Un skaidrs, ka viņi bija mazāki, tad viņi mācēja tur tās lomas sadalīt starp tēti un mammu, bet beigās vienmēr es biju tā stingrā.